Sveicināti, cienījamie viesi un partneri. Draugi, šodien mums ir īpašs notikums. Es jūs iepazīstināšu ar mūsu jauno prezentācijas vadītāju Inesu Vilcevsku, mūsu kolēģi no Anglijas, kura 8 mēnešu laikā LifeWay ir sasniegusi stabilu direktoru līmeni. Ines ir ne tikai veiksmīgs partneris, bet arī cilvēks ar neticamu aktivitāti, optimismu un dzīvesprieku. Viņa nepārtraukti mācās, paplašina savas zināšanas un labprāt komunicē ar citiem. Viņa padalīsies šovakar ar savu darbību LifeWay, kā arī pastāstīs un parādīs, kā šis produkts un bizness var izmainīt dzīvi. Tāpēc mēs sirsnīgi sveicinām viņu, un es tagad dodu vārdu Inesei. Lūdzu, Ines. Paldies, Agri. Sveicināti, cienījamie viesi un biznesa partneri. Es priecājos iepazīstināt jūs ar LifeWay inovatīvo tehnoloģiju, mūsu revolucionāro produktu X39 prezentāciju. Šodien jūs uzzināsiet, kā ar mūsu uzņēmuma zinātnisko sasniegumu palīdzību varat ievērojami uzlabot savu veselību un dzīves kvalitāti. Esmu pārliecināta, ka informācija, ar kuru dalīšos ar jums, pavērs jaunas iespējas un būs svarīgs solis ceļā uz labāku veselību un ilgu mūžu. Mani sauc Inese Vilcevska, man ir 58 gadi, un ar LifeWay esmu jau saistīta vairāk nekā 8 mēnešus. Esmu direktora kompānijā International Corporation LifeWay. Šajā laikā esmu pārbaudījis produktu uz sevīm un saviem tuviniekiem, un esmu pārliecināta, ka produkts patiešām ir efektīvs. Man ir bijuši vienkārši neticami rezultāti, un šodien es ar prieku dalīšos ar jums. Šodien prezentācijas struktūru veidosim šādi. Pirmajā daļā tiks stāstīts par produktu un tehnoloģiju, bet otrajā daļā jūs dzirdēsiet reālus stāstus par to, kā šis produkts ir palīdzējis mums un mūsu partneriem. Tātad sāksim mūsu prezentāciju. Kas ir LifeWay International Corporation? Mūsu misija ir maksimāli palielināt cilvēka potenciālu, sniedzot cilvēkiem visā pasaulē iespēju dzīvot ilgi un labi. LifeWay ir inovāciju virzīts un zinātniski pierādīts patentēts veselības tehnoloģiju uzņēmums. Uzņēmuma devīze Life Long, Life Well, Life Younger. Dzīvot ilgi. Mēs esam apņēmušies no jauna definēt cilvēka potenciālo nākotni. Dzīvot labi. Mēs ar aizrautību rūpējamies par prāta, ķermeņa un gara labsajūtu. Dzīvot jaunāk. Mēs uzskatām, ka justies jaunāk ir dzīvesveids. Uzņēmuma izaugsme. LifeWay ir zinātne, ir attīstījusies pēdējo 22 gadu laikā. 2002. gadā tika izdarīts revolucionārs atklājums. Kompānijas vadītājs spēja palielināt enerģijas ražošanu cilvēka cilmes šūnās, izmantojot ļoti specifiskus gaismas viļņa garumus. LifeWay tika dibināta 2004. gadā. Apgrozījums ir pieaudzis no 20 miljoniem 2021. gadā līdz 321 miljonam 2022. gadā. Mēs ar lepnumu paziņojam, 2024. gadā mūsu apgrozījums sasniedza virs $500 miljardu. Uzņēmums darbojas 76 valstīs, plus slēgtie tirgi. Mēs turpinām palīdzēt cilvēkiem uzlabot veselību, to starp slēgtos tirgos, jo īpaši krievalodīgajās valstīs. Mēs apzināmies, ka arī šajos tirgos daudziem cilvēkiem ir nepieciešams šis produkts, un mūsu mērķis ir palīdzēt viņiem atgūt veselību, kāda viņiem bija jaunībā. Šis produkts ir unikāls, tas ir patentēts un vienīgais pasaulē. Tam nav nekāda cita network kompānija produkta kopijas, piemēram, uztura bagātinātājs, svara zaudēšanas vai kosmētikas produkta kopija. Mūsu produktam X39 tirgū nav konkurences. Mums nav jāpierāda, ka vitamīnu sastāvā ir vairāki vitamīnu vai ka mūsu uztura bagātinātāji ir efektīvāki par citiem.
Mēs neiesaistāmies šajos tradicionālajos argumentos, jo mūsu produkts darbojas pēc pavisam cita principa. X39 aktivizē jūsu organisma dabiskos procesus, lai palīdzētu organismam atjaunoties un atjaunoties dabiskā veidā. Tas nav tikai vēl viens uztura bagātinātājs vai vitamīns, tā ir tehnoloģija, kas fundamentāli maina jūsu pieeju veselībai un ilgmūžībai. Mūsu produktu ir viegli lietot un par to ir viegli stāstīt. Cilvēki noguruši no nebeidzējām tabletēm, uztura bagātinātājiem, viņi vēlas kaut ko jaunu, un kad viņi uzzina, kā var palīdzēt savam organismam darboties, labāk bez ķīmiskajām vielām, injekcijām un tabletēm, viņi ir priecīgi par to dzirdēt. LifeWave jau 2. gadu pēc kārtas saņēma top AA3 reitingu, no tiem Business for Home starp lielākajām network kompānijām. Team Business for Home uzņēmuma darbība no mājām 2. vieta pasaulē 2024. gadā un 2025. gadā 1. vieta pasaulē starp vairāk nekā 700 pasaules lielākajām network kompānijām labākā biznesa iespēja 2025. gadam. Un visātrāk augošā kompānija network industrijā neatkārtojamie patentētie produkti. Bet uz mirkli padomāsim, kā šis izrāviens kļuva iespējams. Aiz katra liela izgudrojuma stāv kāds cilvēks. Mūsu gadījumā tas ir Deivids Šmits, dibinātājs, uzņēmuma vadītājs un X39 izgudrotājs. Deivids ir ne tikai uzņēmējs, bet arī zinātnieks un izgudrotājs ar vairāk nekā 150 patentiem. Viņa galvenā uzmanības joma ir novecošanās novēršana. 2008. gadā viņš pilnībā pievērsās cilmes šūnu pētniecībai, pateicoties 10 gadus ilgušiem neatlaidīgiem pētījumiem un 4,5 miljonu ASV dolāru investīcijām. 2019. gadā tika radīts mūsu revolucionārais produkts X39. Šis plāksteris ir bijis īsts izrāviens veselības zinātnē. Deivids ir cilvēks, kas maina pašu pieeju veselībai un ilgmūžībai, un viņa izstrādātais X39 produkts ir spilgts piemērs tam, kā zinātne un inovācijas var patiesi mainīt dzīvi. Apskatīsim, kā X39 darbojās un kas to dara par tik īpašu. Iepazīstieties ar revolucionāro X39. LifeWave X39 ir plāksteris, kas izmanto ķermeņa paša enerģiju, lai aktivizētu plāksterī esošos materiālus, kuri pēc tam atstaro gaismu uz ādas un stimulē ādas nervu receptorus, izraisot īpašas izmaiņas ķermeņa bioķīmijā, aktivizējot mūsu pašu cilmes šūnas, bez tabletēm, ķīmiskām vielām vai stimulatoriem. Netrandermāls, nav invazīvs, oriģināls fototerapijas veids, patentēta nanokristālu tehnoloģija. Pats X39 plāksteris ir tikai tehnoloģijas nesējs, kurš nodrošina tās piestiprināšanos pie ķermeņa. Mūsu bioelektrods nesatur ķīmiskas vielas, kas caur ādu varētu iekļūt organismā. Tāpēc mēs droši varam apgalvot, ka X39 nav transdermāls un nav invazīvs. Mūsu tehnoloģija sastāv no spirālveidīgi izvietotu organiskās izcelnes nanokristālu režģa. Ko dara nanokristāli? Tie uztver gaismu, kas izstaro no mūsu ķermeņa un atstaro to atpakaļ uz ādu. Šī atstarotā gaisma uzbudina receptorus uz mūsu ādas un aktivizē bioloģiskos procesus organismā, piemēram, D vitamīna ražošanu, kad mūsu organisms saņem saules gaismu.
Mūsu organisms dabiski reaģē uz šo plāksteri atstaroto gaismu, tādējādi aktivizē vara peptīda, mūsu organismā veidojošā dabiskā peptīda ražošanu, kura aktivizēšanai ir būtiska nozīme atjaunošanās un reģenerācijas procesā. X39 ir paredzēts vara peptīda CKQ līmeņa paaugstināšanai. Šis peptīds pātrina brūču dzīšanu, mazina iekaisumu, regulē gēnus, kas atbildīgi par sāpju mazināšanu, atbalsta ilgtermiņa aizsardzību pret novecošanos, pātrina kolagēna veidošanos, veicina matu augšanu, atbalsta normālu smadzeņu un nervu sistēmas darbību, ietekmē asinsrites sistēmas atjaunošanos, ietekmē gremošanas sistēmu, tostarp veicina darbības gremošanas sistēmā, veicina atjaunošanās procesus, palielina mūsu imūnsistēmas izturību. Vara peptīds, kas dabiski veidojas mūsu organismā, sāk samazināties pēc 30 gadu vecuma un praktiski izzūd līdz 60 gadu vecumam. Taču X39 palīdz organismam atkal šo peptīdu izstrādāt tādā veidā daudzumā, kāds bija raksturīgs jaunībā. Šim peptīdam ir būtiska nozīme dažādos atjaunošanās procesos. Tas pātrina brūču dzīšanu, mazina iekaisumu un sāpes, stimulē kolagēna ražošanu un veicina matu augšanu. Tas ietekmē arī smadzeņu, nervu sistēmas, asinsrites sistēmas un pat gremošanas sistēmas darbību, stiprinot zarnu gļotādu. Ar vecumu mūsu organisms zaudē spēju izmantot savas cilmes šūnas, lai aizstātu bojātās vai vecās šūnas. Tomēr, pateicoties vara peptīdam, ko dēvē par jaunības molekulu, mēs varam atmodināt šīs cilmes šūnas un atjaunot to aktīvo darbību. Tāpēc vara peptīda galvenā funkcija ir pamodināt mūsu pašu cilmes šūnas, kas pēc tam tiek novirzītas uz problemātiskām vielām, kur tās atjauno bojātos audus. Šādā veidā X39 iedarbina organisma dabiskos pašatjaunošanās procesus, atgriežot mums jaunību un veselību. Protams, ir vērts atcerēties, kas ir cilmes šūnas. Cilmes šūnas ir mūsu veselības un ilgmūžības atslēga. Jo mazāk mums ir aktīvo cilmes šūnu, jo ātrāk mēs novecojam un lēnāk atveseļojamies. Šīs šūnas sauc arī vēl par embrionālajām šūnām, jo visi mūsu orgāni ir izveidojušies pateicoties cilmes šūnām vai universālajām šūnām, jo tās var pārvērsties par jebkuru mūsu ķermeņa šūnu, un to loma nebeidzas, kad mēs izaugam. Vai mums ir vajadzīgas cilmes šūnas, ja visi mūsu orgāni jau ir izveidojušies? Protams, jā. Mūsu organismā nepārtraukti notiek šūnu atjaunošanās process, un mūsu orgāniem ir jāaizstāj bojātās vai atmirušās šūnas. Izrādās, problēma tomēr ir tā, ka tikai 50% no mūsu cilmes šūnu ir aktīvas pēc 30 gadu vecuma, un tikai 10–20% pēc 60 gadu vecuma. Tāpēc mēs sākam pamanīt novecošanās pazīmes, sirmus matus, grumbas un vispārējā tonusa pazemināšanos. Turklāt cilmes šūnas vispirms koncentrējas uz dzīvībai svarīgu orgānu uzturēšanu, atstājot mazāk svarīgas funkcijas bez uzmanības. Taču labā ziņa ir tā, ka mēs varam aktivizēt savas neaktīvās cilmes šūnas un panākt, lai tās atkal darbotos kā jaunībā. Tieši to arī dara mūsu X39 produkts, atgriežot organismam tās dabiskās reģeneratīvās spējas. Tas ne tikai palēnina novecošanās procesu, bet arī palīdz organismam daudz ātrāk atjaunoties. X39 priekšrocības. Tagad parunāsim par X39 lietošanas priekšrocībām. Pirmkārt,
Jūs pamanīsiet spēka un izturības pieaugumu. Jūsu ķermenim būs vairāk enerģijas ikdienas aktivitātēm. Daudzi lietotāji ziņo par ievērojumu iekaisumu un sāpju samazināšanos organismā. Kā rezultātā kopumā uzlabojās pašsajūta, prāta skaidrība un atjaunojas atmiņas spējas. Produkts veicina kognitīvo funkciju uzlabošanos, palīdzot jums justies koncentrētākam. Muskuļu un skeleta atjaunošanās. X39 atbalsta muskuļu locītavu atjaunošanās procesu pēc fiziskās aktivitātes vai traumas. Viens no pamanākajiem efektiem būs miega kvalitātes uzlabošanos. Jūsu miegs kļūs dziļāks un atjaunojošāks, kas atspoguļosies jūsu vispārējā stāvoklī. Enerģija un vitalitāte. X39 veicina enerģijas līmeņa paaugstināšanos, kas jūtama visas dienas garumā. Un, protams, jūs pamanīsiet, ka ādas izskata uzlabojums. Viens no patīkajamiem efektiem ir ādas atjaunošanās un uzlabots ādas stāvoklis. Lietojot X39, jūs panākat ne tikai uzlabotu fizisko pašsajūtu, bet arī optimālu veselību, kas ietver fizisko, garīgo un sociālo labklājību. X39 ilgtermiņa rezultāti. Cik ātri jūs varat sagaidīt šādus rezultātus? Katram cilvēkam tie ir atšķirīgi. Dažiem cilvēkiem tie prasa nedaudz ilgāku laiku, jo katrs ķermenis ir unikāls. Viss ir atkarīgs no ūdens, vitamīnu un minerālu vienu līmeņa organismā. Taču mūsu uzņēmumam katram mazumtirdzniecības klientam dod 90 dienas X39 produkta testēšanai, lai jūs varētu redzēt un sajust rezultātus. Vairumtirdzniecības klientiem vai brenda partneriem 30 dienas atmaksas garantija. Statistika liecina, ka 50% mūsu klientu rezultātus pamana jau pirmajās 30 dienās un 90% 90 dienu laikā. Tāpēc uzņēmums piedāvā pilnu 90 dienu garantiju ar naudas atmaksas garantiju mazumtirdzniecības klientiem. Ja rezultāti jums nepatīk, jūs vienkārši rakstiet uzņēmumam, un viņš atmaksās jums naudu bez jautājuma uzdošanas. Kāpēc uzņēmums sniedz šādu garantiju? Tāpēc, ka X39 pamatā ir plaša zinātniska informācija. Pētījumi liecina, ka jau pēc 2 dienām produkts atjauno vairāk nekā 4000 gēnu organismā. Gēni ir mūsu DNS daļas, kuras glabājās visa informācija par to, kā mūsu šūnām jādarbojas un jāatjaunas. Mūsdienu dzīve ar tās stresu, piesāņojumu un toksīniem bieži vien izjauc mūsu šūnu darbību, bet X39 palīdz atjaunot šīs informācijas pārraidi, kas iedarbina organisma pašatjaunošanās procesu. Pirmajās 6 nedēļās smadzenes kļūs līdzsvarotākas, pazūd trauksme, depresija, mēs sākam vieglāk tikt galā ar dzīves grūtībām. Pēc 3 mēnešiem organismā palielinās kolagēna daudzums, izlīdzinās grumbas, var kļūt tumšāki sirmi mati un apkārtējie sāk pamanīt pārmaiņas. Pēc 6 mēnešiem sākas neticamas atjaunošanās process. Mūsu klienti saka, ka tas izklausās pēc zinātniskās fantastikas, taču pētījumi apstiprina, ka tas patiešām darbojās. Vienā no daudziem pētījumiem piedalījās 15 cilvēki, kuri 6 mēnešus katru dienu uz ādas lietoja mūsu X39 bioelektrodu. Rezultāti parādīja, ka 14 no 15 dalībniekiem šajā laikā sirds un asinsvadu asinsrita sistēma atjaunojās par 8 gadiem. Tāpēc mēs ar lepnumu varam apgalvot, ka mūsu produkts ir ne tikai produkts, kas aptur organisma novecošanās procesus, bet arī produkts, kas uzsāk atjaunošanās procesu. Kā saka mūsu dibinātājs Deivids Šmits,
Novecošanās ir slimība, un mēs to varam ārstēt, un mūsu rīcībā ir spēcīgs instruments, ar kura palīdzību to izdarīt, un tas ir X39. LifeWave X39 plāksteris paaugstina vara peptīda līmeņa cilmes šūnu aktivizēšanai. X39 optimālā veselība un labsajūta tagad var būt jūsu, izmantojot X39 jaunu pieeju, kā uzlabot enerģijas plūsmu jūsu ķermenī, lai uzlabotu spēku un izturību un citas īpašības. Mūsu vispārējās labsajūtas netransdermālie plāksteri, maigi stimulējot ar ādas gaismu, palīdz jums iekarot savu aktīvo dzīvesveidu un bruģēt jaunu ceļu uz spēcīgu veselību. Mūsu DNS, mūsu šūnu instrukcija ir pakļauta patstāvīgam uzbrukumam. Laika gaitā tas izraisa procesu, ko sauc par genoma nestabilitāti, kas ir raksturīga novecošanās pazīme. Kā jūsu genoms kļūst nestabils? Ir vairāki veidi, un katram no tiem ir sava nozīme uzturā, dzīvesveidā, toksīnu iedarbībā un ģenētikā. Pirmais novecošanās veicinošais faktors ir oksidatīvais stress. Katru dienu mūsu šūnas ražo enerģiju procesā, kurā rodas kaitīgie brīvie radikāļi. Šīs nestabilās molekulas var bojāt DNS, izraisot mutācijas. Tad ir vides faktori, UV starojums, piesārņojums un dažas ķīmiskas vielas var tieši bojāt DNS vai palielināt brīvo radikāļu veidošanos, un šo faktoru pieaugums nozīmē novecošanās tempā. Arī replikāciju kļūdas ietekmē novecošanos. Katru reizi, kad šūna dalās, tai jākopē viss tās genoms. Neraugoties uz iespaidīgo precizitāti, šajā procesā reizēm rodas kļūdas. Novecojot, mūsu telomēri dabiski saīsinās, darbojoties kā bioloģiskais pulkstenis, kas ar katru šūnas dalīšanās reizi paātrinās. Telomēri kalpo kā buferis, kas ļauj šim zudumam notikt, nebojājot būtiskos gēnus. Tomēr šis aizsaka mehānikas maksā savu cenu. Telomēri saīsinās ar katru dalīšanos. Telomēriem nolietojoties, šūnas saskarās ar pieaugušo genoma nestabilitāti. Kā pareizi izmantot mūsu bioelektrodu X39? Pirmajā dienā pielīmējiet to apmēram 2 cm zem nabas. Nākamajā dienā pielīmējiet to uz kakla uz 7. skriemeļa. Šīs pārmaiņas mainīgā kārtībā palīdz aktivizēt dažādus ķermeņa punktus. Kad no rīta uzlīmējat X39, nesājiet to 12 stundas, un pēc tam noteikti noņemiet to uz nākamajām 12 stundām, lai atjaunotos organisms. Ļoti svarīgi ir dzert pietiekami daudz ūdens, vismaz 1,5 litru papildus dienā, lai uzturētu organisma darbību un veicinātu labāko plāksteru iedarbību. Pēc lietošanas izmetiet veco bioelektrodu. Nākamajā dienā uzlīmējiet jaunu bioelektrodu un atkārtojiet šo procesu katru dienu, lai sasniegtu maksimālu rezultātu. Vajadzības gadījumā varat lietot vairākus plāksterus vienlaicīgi, lai maksimāli palielinātu efektu. Uzņēmums arī iesaka uzlīmēt plāksterus sāpošās vietas. Piemēram, ja jums sāp gurns, varat uzlīmēt X39 tieši tur. Visa mūsu āda ir pārklāta ar receptoriem, kas uztver bioelektrodu atstaroto gaismas staru, kas darbojās uz ādu un aktivizē reģenerācijas procesus. Tomēr visi pētījumi liecina, ka vislielākā efektivitāte tiek sasniegta, ja plāksteri lieto 2 galvenajos punktos – zem nabas un uz kakla 7. skriemeļa. Šie punkti akupunktūrā un akupresūrā tiek uzskatīti par svarīgākiem, jo tie ir mūsu ķermeņa meridiānu savienojumi, sava veida vadības paneļi.
Tāpēc, ja vēlaties gūt maksimālu efektu no X39, šie punkti būs visefektīvākie. Ievērojot šos vienkāršos soļus, jūs varēsiet izbaudīt visā X39 sniegtās priekšrocības un saglabāt savu veselību augstā līmenī. Mēs redzam dažus LifeWave produkciju lietotājus, kas acīm redzami veic detoksikāciju. Ķermenis ar savām atjaunotajām spējām vēlēsies parūpēties arī par toksiju. Jau 2020. gadā, tikai gadu pēc mūsu X39 produktu izplatīšanas, mēs saņēmām patentu, kas apliecina mūsu produkta efektivitāti un drošību. Tā nav kārtējā inovācija, tā ir patentēta tehnoloģija, kas ir plaši pētīta un oficiāli reģistrēta un kas ir pierādījusi savu spēju palielināt vara peptīdu līmeni organismā. Patents apliecina mūsu tehnoloģijas unikalitāti un tās zinātnisko pamatojumu. Pateicoties šim patentam, mēs varam būt droši, ka tuvāko 10–20 gadu laikā nebūs neviena produkta, kas spētu konkurēt ar X39 spēju aktivizēt mūsu pašu cilmešu šūnas dabiskā veidā, bez ķīmijas, injekcijām vai tabletēm. Tie nav tikai vārdi. Mūsu patents apstiprina, ka X39 patiešām ietekmē galvenos procesus organismā, nodrošināt dabisku atjaunošanos un aizsardzību. Es vienmēr uzdodu jautājumu, vai mūsu produkts jums jau ir palīdzējis? Vai esat sajutuši, kā darbojas X39? Ja vēl neesat to izmēģinājis, pateicieties tam cilvēkam, kurš jūs uzaicināja uz šo tikšanos, jo viņš jums vēlēja tikai to labāko. Tāpēc pajautājiet, kā jūs varat saņemt šo produktu un pēc iespējas ātrāk to izmēģināt pats. Tikai ar personīgās pieredzes palīdzību jūs varēsiet pilnībā apzināties šī produkta vērtību. Atzīšos, ka es sākumā pati biju skeptike, neticēju, kā šis produkts varētu kaut ko mainīt manā organismā. Taču tikai tad, kad piekritu to izmēģināt, es sajūtu, kā tas darbojās un sapratu tā patieso vērtību. Tāpēc es jūs mudinu, pielīmējiet to, sajūtiet to un dalieties ar to. Kad jūs sajutīsiet X39 darbību, jūs vēlēsieties dalīties ar šo informāciju ar saviem draugiem un ģimeni. Šis produkts patiešām dara brīnumus. Kā jau mēs teicām, X39 produkts ir kaut kas pārsteidzošs, un tas patiešām darbojās. LifeWave tehnoloģija X39, lai uzturētu jūsu šūnu replikāciju un telomēru atjaunošanos. Ieteicams lietot X39 vienu mēnesi pa katriem jūsu nodzīvotiem 10 gadiem fantastiskajam rezultātam. Zinātne apgalvo, ka jūs varat apgriezt reversā novecošanos procesu par 3 gadiem pāris nedēļu laikā. Kad es jautāju cilvēkiem, kas viņam dzīvē ir vissvarīgākais, atbildes vienmēr ir atšķirīgas. Daži saka, ka ģimene, citi veselība, citi brīvība, drošība vai finansiālā stabilitāte, bet ziniet ko, visas šīs lietas var atrast mūsu uzņēmumā. Mēs piedāvājam ne tikai veselību, izmantojot mūsu unikālos produktus un tehnoloģijas, bet arī finansiālo veselību. Ar mūsu X39 produktu jūs varat ne tikai uzlabot savu veselību, bet arī izveidot papildu ienākumu avotu, kas jums nodrošinās finansiālo brīvību. Liels paldies par jūsu uzmanību! Es novēlu jums visiem veselību, labu garastāvokli, labsajūtu un panākumus, un ceru, ka varēsiet pievienoties mums šajā pārsteidzošajā ceļojumā. Tagad es pārtraukšu ekrāna demonstrāciju, lai daži mūsu partneri un klienti, kuriem ir ko pastāstīt, varētu dalīties savā pieredzē par X39. Paldies!
Inese, paldies. Ļoti labi. Manas atsauksmes bija lieliski. Paldies, tiešām lieliski. Jā, es uzreiz dalīšos, ka es biju tā laimīgais cilvēks, kurš sajūta rezultātu jau pirmajā dienā, kad es uzlīmēju šo plāksteri. Es jau pēc 15-20 minūtēm sajūtu šo enerģijas pieplūdumu un šo prieka sajūtu, un tiešām gribējās dzīvot. Man atgriezās tāds dzīves prieks, motivācija, un to nevar aprakstīt vārdiem. Tiešām šis enerģijas pieplūdums tāds kā jaunībā, kad es iemīlējies, tev gribās dzīvot. Protams, katru dienu tie rezultāti, tā enerģija bija katru dienu, bet katreiz kaut kas jauns parādījās. Mati sāk augt. Tas fenomenālais tas, kad apkārtējie sāka redzēt, un es patika, ļoti izmainās ādas kvalitāte. To varēja redzēt, kā krievi teikt, ni padņama pa časam. Jā, tas bija tāds ļoti daudz rezultātu, arī svars sāka korģēties. Es nesēdēju ne uz kādas diētas, tas nozīmē to, ka hormonu sistēma ļoti labi sāka strādāt un svars arī pamazām sāka pazust, tie iekšējie tauki. Vēl, ko es ievēroju pa 8 mēnešiem brīnišķīgā kārtā, kad sāpes pazūd, ja uzlīmē uz kādas sāpošās vietas. Pēdējais mans tāds skaitās rezultāts, kad es braucot mājā no atvaļinājuma, man uzsita ar vilciena durvīm pa kāju, un kāja palika zila, un paldies Dievam viņa nav lausta, tāpēc, kad man strādā X39 plāksteri, kad kauli palika stiprāki. Bet tas zilums, viņš bija vienkārši tāds neskaists, un kad es dakteriem prasīju, cik ilgā laikā šāds zilums var pāriet, viņš teica, jums, mīļā, vajadzēs 6 nedēļas, vismaz minimāli. Tagad man ir 2. nedēļa, un es redzu, kad man zilums jau gandrīz jau pazūd. Tā ka produkts viennozīmīgi strādā ļoti labi, un es varētu stāstīt par viņu daudz un daudz, bet došu vārdu citiem. Jā, paldies. Dalieties lūdzu ar saviem novērojumiem, kas notiek ar jums un jūsu apkārtni, jūsu tuviniekiem, jūsu klientiem. Jā, es ļoti interesanti gribētu pastāstīt, jo tad, kad es biju man ļoti tas uzrunāja šis te viss, un es uzlīmēju to X39, atceros vai uz kakla vai uz vēdera, kur tur vajag, jā, bet pirms naktas vajadzēja noņemt nost, un 4:30 es pamostos, un man sāp abas kājas tā, ka es nezinu, uz kurien skriet. No sāpēm es pamostos, un es nezinu, kāpēc viņi man sāpēja, vai tie ir asins, vai vēl kaut kas. Un tas ir tāds mana pieredze. Un es domāju tā, ko man darīt? Es zinu, ka man virtuvē tur vienā plauktiņā ir tie pretsāplīdzekļi, jāskrien pakaļ viņiem. Un šo es neesmu nevienam stāstījusi. Un tad es domāju tā, bet man taču teica, ka X39 noņem sāpes. Un es paņēmu no plauktiņiem blakus tur guļamistabā un uzlīmēju sev X39 uz vēdera, ko es biju jaunu plāksterīt, protams. Un 5 minūšu laikā sāpes pārgāja. Es tā kā es esmu ārsts, es sapratu, ka kaut kas notika manos asinsvados vēnās, jā. Sāka tur muģināties tie vīrusi, sāka muģināties kaut kas un noņēma, un pēc tam nekad vairs, kopš es lietoju jau 13,5 mēnešus, es viņus lietošu, šīs plāksnītes, nekad nekas tāds vairs nav atkārtojies. Tā kā vēnās sēž vīrusi, visādas lietas, aktivizējās leikocīti, limfocīti, viss kaut kas tur notiek, un toksīnu rezultātā man parādījās šīs te sāpes, ko, var teikt, 5 minūšu laikā viens plāksterīts noņēma. Tā, un tā kā es uzskatu, ka man ir 67 gadi, un es uzskatu, ka es esmu veiksmīgs cilvēks, un ka es esmu biohakers, kā tagad saka visi, ka iejaucās savā dzīvē, lai atjaunotu savu veselību. Es jūtos ļoti labi, un es to gribu darīt,
jo es skatos uz visiem citiem cilvēkiem, kas man ir apkārt 70 un vēl no 60 un vēl, ja, kad viņiem ir darīšanas jau ar Alzheimer, ar demenci un to, vai visādām lietām, bet, es esmu veiksmīgs cilvēks un es turpināšu to darīt, un es visiem iesaku, kas grib būt, kas grib baudīt dzīvi, kas grib izbaudīt visu to, ko viņš nav sapratis līdz šim, un varbūt vēl vairāk uz priekšu. Un te iet runā, vai mēs mīlam sevi, vai mēs nemīlam. Mums ir žēl nauda, un ko mēs darām? Mēs tērējam kaut kādos konservētos zirnīšos un kaut kādos rasolos, un te pašā laikā mēs nepadomājam par sevi, ka mēs varētu sev nopirkt kaut ko no plāksnītēm, palīmēt un mazliet veselīgāk padzīvot un dzīvot laimīgāk un ilgāk. Bet tā jau katra paša darīšana. Tā kā es esmu tiešām ļoti priecīga par to, kā Agris man atsūtīja to linku. Un tajā dienā man tiešām notika tāda interesanta lieta, bet tā nav priekš publikas, lai es varētu pasūtīt šo te, neatkarīgi no Agra, neatkarīgi no viena. Man atnāca no augšas, kā jau tagad visi jau runā par tām ezotērikām. Man tāda laba paziņā ir, jau to sapratīs. Pārējie varbūt ne. Bet es sapratu, ka tā ir man zīme, un visi jau runā, ka tā ir man zīme, ka man ir jāpiedalās šeit, jo viss ir ļoti forši, un ja mēs visi būsim, kā teikt, ja mēs visi gribēsim būt labāki nekā mēs esam, un ja mēs gribēsim būt, dzīvot ilgāk šeit un darīt labu citiem, ko nozīmē labāki, kā mēs esam, tas nozīmē to, ka mēs vienkārši dalamies ar citiem, ar savu naudu, ar savu veiksmi, un arī palīdzam viņiem kļūt veiksmīgākiem. Te ir daudz un dažādas izvēles, tā kā mūsu dzīvē ir ļoti lielas prioritātes. Un es esmu tiešām priecīga, ka es esmu šai kompānijā, jo lietojot šīs plāksnītes, mana dzīve ir pārmainījusies un man saprašana ir pārmainījusies. Tā kā es novēlu visiem piedalīties. Paldies! Paldies. Kas vēl vēlas padalīties? Vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst. Mums ir divas veidi. Mums ir motivācija, kas dod mums iespēju sākt padomāt par sevi un padomāt par ne tik ilguma dzīves, kā par dzīves kvalitāti. Un otra lieta ir, ka mums ir motivācija un mums ir atbildība. Ja mums ir atbildība par saviem līdzcilvēkiem un apkārtējiem cilvēkiem, tad mums motivācija vairs nav vajadzīga. Jo motivācija ir vajadzīga vairāk tiem, kam ir ļoti pamazināta atbildības sajūta. Bet tikko jums atbildības sajūta ir diezgan augsta, tad jūs, protams, pilnīgi savādāk skatīsieties to, kas ir palīdzējis jums, un jūs noteikti gribēsiet, lai arī jūs apkārtējie cilvēki, jums tuvie cilvēki, varbūt pat tālie cilvēki arī uzlabotu savu veselību, savu ilgmūžību tieši kvalitatīvā pieejā. Jā, lūdzu, Vivita. Jā, labdien! Labdien visiem! Šoreiz es neuzdošu jautājumus, bet tiešām padalīšos arī savā pirmajā pieredzē, jo es burtiski 3. dienu izmantoju šos te X39 gaismas fotonu plāksterus. Es īpaši visiem, kam es stāstu šobrīd nepagurstoši, es uzsveru, ka tie ir gaismas fotonu plāksteri, kas aktivizē mūsu cilmes šūnas. Es, protams, neesmu nekāda zinātniece un pētniece, bet jā, te Zane mazliet pasmaidīja par ezotēriku. Es esmu no tiem ezotēriķiem, jā. Es strādāju ar gaismas mandalām, un tad, kad pie manis nonāca informācija par par šiem te gaismas plāksteriem, es domāju, halleluja!
šis ir priekš manis, jo es pēdējā laikā, pēdējos gados esmu ļoti daudz iedziļinājusies gaismas viļņos, gaismas frekvencēs, gaismas fotonos, gaismas kvantos, un man vienkārši, man momentā bija klikšķis, tad, kad Dainis man par viņiem pastāstīja. Man pirmajā brīdī nebija iespēja viņus iegādāties, bet es zināju, ka vienalga agri vai vēl es pie viņiem tikšu, tas ir noticis, jā. Un es pilnībā piekrītu Inesei, patiešām enerģija ir jau no pirmajām dienām. Man bija sen atstāta novērtā manā mājaslapa, ko es gatavoju savām gaismas mandalām. Un es vakar praktiski visu dienu nosēdēju ar pilnu enerģijas, pilnu ideju. Es veidoju tālāk savu mājaslapu. Tā kā jā, es esmu šobrīd ļoti pacelāta, un kas vēl, mīļie draugi, es sāku veidot blogu Instagramā, kur es dalos katru dienu ar to, kā man ar savu pieredzi, kā man ir ar šiem te dzīve ar gaismas plāksteriem. Tā kā, lūk, jā, interese ir arī manos līdzcilvēkos, manos sekotājos. Es domāju, gaisma ir jāuzvar, tā kā, tik uz priekšu. Sveiki visiem, jā. Es kā vienmēr esmu mašīnā šajā laikā, un man ir dažas minūtes kopīgā. Plāksterus lietoju, jau no pagājušā gada maija, pirmie spilgtie rezultāti arī bija enerģijas pieplūdums, jo biju, kā tautā saka, biju izdedzis, jau otro reizi dzīvē, dzēru daudz kafijas un meklēju to enerģiju kaut kur citur, bet, kā zināms, kafija jau arī tās liels apmāns tiem cilvēkiem, kas jau viņi dzer daudz, viņi jau vairs nestrādā. Tad uzlīmējot pirmo plāksteri, protams, kurus nevarēju sagaidīt, jo man bija notikusi nelaime, man bija ekzēma un gaidīju nepacietīgi plāksterus. Tātad pirmais rezultāts jau bija enerģijas pieplūdums. Pēc 12. dienas sapratu, ka man ir pleca trauma aizgājusi. Pleca trauma nopietna, tāda dziļumā, kur ārsti tikai, neko daudz man nevarēja pateikt. Kā jau bieži vien saka, iespējams tas uz atlikušo dzīvi. Un tā pleca trauma aizgāja, viņa nav atgriezusies. Kājām vēnas man bija ļoti, izspiedušās pēdējos 2 gadus, kā latviski sakot, īdēja, sāpēja, bet tā sāpēšana nebija tikai sāpēšana. Skaidri saproti, ka kaut kas tur iekšā nav labi, un ja tu ar to neko nedarīs, tad atkal jāsaka, kā tautā saka, iespējams bez kājas var palikt. Tā jau katru dienu to ienes. Bet tās vēnu īdoņa un sāpes aizgāja pēc dažiem mēnešiem, tikai, jo vienā reizē darbā esot sapratu, ka man vairs nav. Par ekzēmu runājot, manā gadījumā es sapratu, ka man bija ekzēma uz stresa pamata, uz liela stresa pamata. Tātad es laika gaitā sapratu, ka es nedrīkstu stresot. Tiklīdz man ir stress, tā man ir nāk virsū izsitumi uz sejas un tā kā ekzēma. Un kāpēc es to tagad stāstu pie plāksteriem? Tāpēc, kad tātad plāksteri jau palīdz paši par sevi samazināt stresu. Manā gadījumā uz 90%. Nezinu, kā kuram ar tiem stresiem, bet pēdiņās lietot, es sevi varēju nosaukt pēdējos gados par tādu stresa karali. Es stresoju visur un par visu, un man stresa līmenis bija nenormāls līdz roku tīsēšanai un līdz negulēšanai naktī. Tas savukārt visu priekšēju orgānu darbību bija nojaucis. Labi, laika trūkuma pēc, tas arī viss pagaidām nākamreiz citas liecības. Paldies, Nauri. Paldies. Apsveic tevi, Ines, ar pirmo šodien tādu debiju. Tā bija lieliska. Un mēs tiekamies nākošu ceturtdienu. Visu labu. Jā, es arī, Ines, gribu pateikt ļoti lieliski, forši, tu esi super. Tā kā uz priekšu.